Tā saucamajā sabiedrībā, proti tās daļā, kas dien no dienas strebj propagandu, pastāv ļoti aprobežota sekla un infantīla izpratne daudzos jautājumos, viens no kuriem ir sazvērestība. Kā šamējie saskarās ar šo vārdu, tā šiem smadzenes izslēdzas, vai nu viņi ierēdz, paši nezina par ko, vai arī neko negrib zināt un tam līdzīgas attieksmes. Pastāstīšu ļoti vienkāršotā veidā, kas tad ir sazvērestība, izskaidrošu tās būtību. Tātad, piemēram, tur, kur vienojas daudzi pret kādu vai kādiem veikt konkrētas darbības un tās īsteno, tā ir sazvērestība. Cits piemērs. Ik viens, kas nododa zvērestu, akceptē dalību sazvērestībā, solot pildīt kuratoru prasības, rīkojumus. Viņi vienojas kaitnieciskās darbībās, apzinās to vai nē. Tikai idiotiem nedalēts, ka sazvērestības teorijas ir pārpilnas praksē un īstenībā. Noliegt acīm redzamo, tā ir psihiska novirze. Tieši tāpat, kā liekulīgi izlikties, kā tajā stāstā par kailo karali, kur idiotu bari melus sauca par patiesību un kļuva aizskaitināti, ka kāds tomēr atļāvās pateikt patiesību, kāda tā ir.